120 cilvēki maksājuši. Jau samaksājuši? Jep, paņemt rezervācijas maksu, lai zinu, ka tas cilvēks atnāks uz to konsultāciju. Jo pārsvarā make-upi, Visi ir jaunietēm. Viss ir jaunām skaistām dāmām. Tas ir manējā. Es tieši ar tām strādāju. Šobrīd es jau eju uz to, ka man jau vajag meklēt darbinieku, jo es netieku ar to visu galā. Mazāks bērns, mazāka problēma. Kā mēs iepazināmies? Iepazinos, lielais īsais stāsts, es sēdēju dīvānā, dzīves zemākais punkts. Skatījos tavus YouTube video, tas bija ar Endiju, no vairāk saules. Un es skatījos, kā latviešiem iet, un bam izlecā reklāmā vai es vadu meistarklases, tad tieši par to bija, kas uzrunāja, jā, stājas meistarklases, hei, vai var palīdzēt, domāju, kaut ko zvanīs, kaut ko ņemsies, jo bija jāiedod tas telefona numurs, negribu kaut ko ņemsies, un tas tā. Bet es nezināšu, kamēr neuzzināšu tā kā, un ierakstīju, kas būs. Bam, pēc 5 minūtēm. Un man nostādīja fakta priekšā, jo es nebiju parēķinājis reāli. Jo toreiz jau man bija labs piedāvājums, viss forši, bet es nebiju salikusi ciparus. Tie bija reāli fakti, cik es varētu nopelnīt mēnesī. Un man tā atsēdināja, vienkārši pa konsultants pa telefonu un tā pats. Bet tas ir skaitļi, kas reāli izdarāmi. Un tas atnāca uz šeit visu un bam! Atnāca uz tikšanos. Atnāca uz tikšanos, skaitļi palika vēl reālāki, ja mēs saliekam to produktu un ambīcijas un reāli mērķus, un tie skaitļi palika vēl skaistāki, un es tā darām. Tur tad mēs sākām darbu 17. novembrī. Novembrī, jep. Jā, un tad, kad tu, Sanita, sāki ar mums strādāt, kas tā kā notika? Jo tev bija, man liekas, interesants stāsts, kad no sākuma viss nemaz negāja tik labi. Kādi bija tie soļi, ko mēs darījām, kas notika no 17. novembra? Ar šo visu parādījās cerības stars, ka es varu savā profesijā normāli pelnīt, un tas nav... Kas ir tā profesija vizāžiste? Es esmu vizāžiste, nodarbojos ar krāsu analīzi un vadu make-up apmācības. Okay. Respektīvi, meitenēm ļauj ietaupīt naudu, laiku un enerģiju. Viņas var ietaupīt 100 000, iepērkoties veikalā, jo viņas noskaidro savas krāsas apģērbā, apakšaļā peltkastīmos, dekoratīvā kosmētikā, aksesuāri, dārgmetāli. Un matu krāsa, kas arī ir frizēra apmeklējums, viņas vairs nemaksā tos visu laiku, neskaida pa siltais vaisais tonis, kas viņā piestāv, viņas beidzot zina, un viņas zina savu tēlu, kā izveidot veiksmīgāku, dārgāku, elegantāku. Visi ir atbildēts, un viņas zina, kā investēt naudu gudri. Ok, forši. Kā mums gāja? Kas notika? Kas bija tie soļi? Izveidojam reklāmu, palaidu reklāmu par krāsu analīzi. Par krāsu analīzi? Par krāsu analīzi. Tas ir individuāla konsultācija, lai šo noskaidrotu. Super meitenēm ir ļoti liela atsaucība, interesē, nāk pieteikumi, ļoti labi nāk, un es atzvanu, sarunāju. Jā, un tas bija decembris, kad reāli tas viss aizgāja. Pats saproti, dārziņi, eglītes visām. Jā, janvārī. Vai jā, februārī. Es arī rakstu iekšā visu janvāri, februāri, bet tas ir Tu raksti pierakstu, ka viņas būs. Jā, būs uz janvāra. Mērķis uz priekšu 2. Man likās, jāforši tādu, rada tādu iespēju, ka viss pilns. Bet reāli es nevarēju viņas pierunāt. Arī mums visiem decembris ir traks dāvanu mēnesis. Un sevi paliek bišķiņ tālāk un aizvirzies to janvāri. Pienāk janvāris, hei, pierakstīņšu. Nē, es pārdomāju, es nebūšu, neatbildu. Crazy. Tā, katru zvanu atzvanot, hei, vai būs, es pārliecinos par pierakstu, lai man ir jēga maksāt īri un darboties. Un kad pienāk 30. Nē, tu saproti. Jo reāli es jau redzu, ka viss būs forši. Stabilitātes ziņā. Neko. Tas bija principā tāds, kā mēs palaidām reklāmas, cilvēki piesakās, tu viņus runā pieraksts janvārs, februārs, un tad nonāk tas fakts janvārs, februārs, neviena nav 30 klienti, cilvēki pēc kārtas, un tie bija 40 pieraksti, kas reāli arī no tiem 40 man bija 2. Divas tomēr atnāca, ok. Jā, pirmā. Tas bija drausmīgi slikti, right? Tas bija slikts rezultāts, basically. Kā tev šķiet, jā. Un kas nolika tālāk? Paraudājis pilmentiņā pusdieniņu, viss slikti, bet es tā nevaru. Vienkārši cēlos, negribēju nemaz iet pie tā kompja un skatīties, kaut ko mēģināt. Bet kā apsēdos, vienkārši maucam tālāk, un es domāju, labi, šis nav, es vēl atzvanīju un kaut ko hei vai pārcīju un kaut ko tādu. Cik varu mēģināju iziet no tā situācijas un dabūt to klientu atpakaļ. Pamainīju profilu, jo es esmu vizāžiste, es māku iedot cilvēkiem informāciju un izdomāju vadījušu apmācības. Mazliet vairāk jāpasvīst, jo darbs grupā tas ir grūtāk, bet es esmu vizāžiste iemācījuši krāsoties cilvēkiem pašām. Cits profils, bet
zināju, ka grupā arī es varu iedot labāku ciparu par to visu. Līdz ar ko meitenes arī daudz vairāk pieteicās, interese bija lielāka. Atradu auditoriju, kas ir aizmirsta, liftinga make-ups 40+. Ļoti neuzrunāta auditorija Latvijā. Galvenais. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Bet, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu vari atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Tu atradi auditoriju, sanāk 40-gadīgas sievietes un vēl vecākas? Jep. Liftinga make-up sākas novecošanas procesi daudz izteiktāk. Viņam vairs nav kur dēties pa lielam, vecums nāk virsū. Un kas ir tās lietas, kā tad tos 10 gadus padzīt atpakaļ? Okay. Un tad viņas nāk uz apmācībām. Maza grupa, 3 līdz 5 dāmas. Un tad aiziet, soli pa solim es viņam mācu, rādu, stāstu. Un kas notiek tad, kad tu resti februārī sanāk? Jep, janvārī palaidu un februāri tagad riktīgi kapāju. Kas notika? Vai tu palaidi tādu jaunu kampaņu, citu kampaņu? Kas notika? Liels pieprasījums, milzīgs pieprasījums. Ko tas nozīmē? Cik cilvēki pieteicās? 200, bet ir 400 cilvēki, līdzi pieteikumi. Okay, 400. Pēc tam pirmiem 200 es sapratu, wow, kas notiek, nu labi. Un es sapratu, ka pa visiem reģioniem grib. Latgalē, Kurzeme, visur grib. Un tad es veidoju grupas, es aizbraukšu uz konkrēto pilsētu, aizbraucu uz Talsiem, savācu grupiņu un novadu tur. Tad es 2 dienas atpūšos, aizbraucu uz citu, uz Valmieru, sameklēju pati telpas, pati man tā grupiņa tur ir. Meitenes atnāk savā pilsētā, viņam nav jābrauc uz Rīgu, un to es tur izdaru pie viņām. Un cik jau klients esi ieguvusi uz šo produktu? 120 cilvēki maksājuši. Jau samaksājuši? Jep, jo es prasu priekšmaksu. Tā bija ļoti skumja, bet ļoti laba pieredze paņemt rezervācijas maksu, lai zinu, ka tas cilvēks atnāks uz to konsultāciju. Jo, ko es arī dzirdu šajās apmācībās, viņas atnāk, kā negribējās nākt. Bet viņa bija iemaksājusi, viņa atnāca. Un es jau dzirdu, ja viņa nebūtu atnākusi, ja nebūtu to savu naudu jau ieguldījusi. Līdz ar ko brīnišķīgs veids, kā sev kaut kā nodrošināt to klientu plūsmu un arī stabilitāti. Un es sākumā uztraucos, domāju, skaistuma kopšanas sfēra. Neviens taču neņem par manikīru, pedikīru Latvijā priekšapmaksu. Bet tā nav, tā ir konsultatīvā, tas ir apmācības, tas ir pilnīgi savādāk. Jā, skaistuma kopšanas sfērā, bet tas ir apmācības. Un tur nav variantu visas, jā, visu ok, iemaksāšu. Ok, un tad reklāma izskatījās šāda. Make-up apmācība. Es zinu, ka tu teici, ka tev nepatīk. Jā, jo viņa tāda vienkārša, nekas tāds baigi īpaši nav, bet tur ir viss izklāstīts, un viņas saprot, ko tad es piedāvu, un bam, un visas piesakās. Un arī virsrakstā, ja tev ir 40 un vairāk liftinga make-ups, un to arī man meitenes dāmas stāsta, ka tas tieši uzrunājas, ka ir 40 un vairāk gadi, jo pārsvarā make-upi viss ir jaunietēm. Viss ir jaunām skaistām dāmām, un man viņas arī saka, bet es neesmu jauna, man jau ir 50, saku, tu esi manējā. Es tieši ar tām strādāju. Tieši pārliecinu, ka es strādāju tieši 45 plus, un man būs dāma 78 gadu nāks. Ka gribās satikt. Un cik bija cena tām, kas jau teica samaksāja tos sanāks 120? 120 maksājuši klienti, 85 eiro pār apmācībām. 85 eiro pār apmācībām. Jep. Tad tu jau esi uztaisījis nedaudz virs 10 000. Nu super. Ar jaunu, principā, produktu. Principā kaut ko pilnīgi jaunu. Un tu viņi radīja dēļ tā, ka tu saprati, man bija bedre. Jā, tu palaidi, tas negāja. Tu nācās bišķiņ tā kā padomāt, pamainīties un uzlaisīt tā. Man liekas, super. Jā. Kas ir kaut kas tāds, kas tev liekas, ko tu esi daudz ieguvusi tieši no mums, kas tev ir paticis sadarbībā, ko tu novērtējusies, kas tev patīk? Izaugsmē, kā uzņēmumam vispār skatīties, šie visi arī video, arī kas te notiek citās rīcības sesijās. Es redzu cilvēkus, kas ir citos soļos, vai soļos priekšu vai atpakaļ, un redzu, kā viņi var attīstīties. Un cilvēki, kas jau kad es pirmoreiz pievienojos, es klausījos, ko tie cilvēki dara, un likās, neko nesaprotu no tā visa. Un šobrīd es jau eju uz to, ka man jau vajag meklēt darbinieku, jo es netieku ar to visu galā. Man ir jāvelta laiks tām kvalitatīvām apmācībām, lai kāds menedžē šito visu, to pierakstiņu, jo es nogurstu no tā, bet man vajag enerģiju likt uz to apmācību.
Un visas citas lietas, grāmatvedības, un kā zīmolvedība. Es jau vairāk domāju par savu zīmolu, kā attīstīt ideju, pilna galva, viss rodās. Citus produktus jau redzu, jo zelta podu atradu. Viņš tukšs būs kādā brīdī, ko es darīšu pēc tam. Man jau ir idejas, un man vajag tikai rociņas, kas to visu dara, jo enerģija ir. Ko tu iepriekš darīji, Mārtiņ? Jo tu jau šajā sfērā nodarbojies 6 gadus. 6 gadus. Jā, kā tev iepriekš bija klienti piesaistīti, kā tas process bija iepriekš un tagad kā salīdzinot? Var teikt, ka es nestrādāju. Tas viss, kas ir bijis Facebook posti, kas ir nevis klientu, bet vienkārši auditorijas izklaidēšana. Man nekāda atdeve nebija. Kaut kas zināja, es arī strādāju frizētavā, kur man ieteica, jo cilvēks nāk uz frizūru, bet prasa, hei, vai kāds liek make-upu. Man ieteica. Tāds bija, bet pa vidu man bija ģimenes dzīve. Tiešām pavadīju laiku ģimenēm, 3 bērni izauga un viss laiks ir veltīts tam. Tagad es no tā visai ārā un es sāku dzīvot sev. Tagad tas ir aizvēries posms un tagad aiziet. Un iepriekš, es pareizi sadzirdēju, tu teici, liki postus, ko tu teici, tā bija auditorijas izklaidēšana, nevis tāds mērķiecīgs veids, kā iegūt klientus? Nebija neviens klients. Hei, es redzēju Facebookā, kaut ko tas reāli nestrādā. Tu biji mēģinājis būstot? Jā. Okay. Kā tavuprāt šis atšķirās no būstošanas? Es īstenībā nezinu. Tu samaksā naudiņu, lai tev tas posts kaut kur ievibrē. Es nezinu, kur viņš ievibrē. Tas maksas reklāmai, bām, es biju šokā. Kaut kas tā. Un tiešām, tas nav slikti. Maksas vienkārši, kā viņi par mani varēja uzzināt. Nekā, es vienkārši, hei, te es esmu, un te es esmu ar tām apmācībām, un viss. Tiešām. Kas tev mums sadarbībā labāk paticis menedžeris, programma vai rīcības sesijas, kas tev prāt ir krūtākā lieta? Cilvēku vide. Arī menedžeris, kas ir tik saprotošs un savējais. Un te nav tādas, klients, kaut kas, viss ir līdzvērtīgi. Un tā vide, kas atbalstoši, un jā, tev sanāks, un visiem gribas, lai izdodas, un lai kurā rīcības sesijā es pieslēgtos, aizvien vairāk likās Rajus tāds, nevarēšu ar viņu. Viņš ir tik superīgs, un vairāk gāju pie viņa sesijām, un ieguvu tādu informāciju, un citreiz, ja paveicās, tas ir 1-1 tajā sesijā, un rīktīgi labi, tieši cilvēku čomiskums. Okay. Kā tu teikt, man ir bijuši daudzi cilvēki, kas pie mums piesakās, viņiem tā sajūta ir, kā es pārdošu, piemēram, apmācību produktu. Un es tieši tiem par to gribu parunāt. Jo tu jau arī sanāk 6 gadus, tu nodarbojies ar šo prasmi. Un tagad sanāk, tu viņu tā kā māci viens uz grupu. Jā. Kāpēc tu, piemēram, uzdrošinājies to darīt? Kāpēc nebaidies? Kā es tur vadīšu semināru? Es zinu sevi, man ir iekšā. Es esmu ļoti enerģiska, un man arī tas pedagoģiskais iekšā, jo to man ir draugi teikuši, tu spēji iedvesmot par random tēmām, ka manī paklausās, vienkārši viņi dara, viņi rīkojas, jo es māku ļoti iedvesmot. Es esmu tāds, man dzirksteļo visu, un es nevaru tā, kaut ko. Man ir iekšā jauda, tāpēc es zinu sevi, es zinu, ko es varu izdarīt, un šis bija grūdienis. Hei, tu vari, mēs tev palīdzēsim, un viss notiks. Un es tik vienkārši ļoti liels tāds enerģija iedot, un es tik spridzinu. Bet ir grūti cilvēkiem, kas netic sev. Ja tev ir vienalga kāds piedāvājums produkts, ja tu netici, vai tu, es nezinu, ir jābūt pārliecībai, ticībai un tam mērķim, uz ko tu ej. Arī, ja nav viņa, vienkārši dari, un ja tev dzirksteļo acis par to savu mīļāko profesiju pasaulē. Ir jāpatīk, jo kur vēl lielāku laimi es varu darīt savu mīļāko profesiju. Jo es padomāju, ja man kaut kas cits jādara, kas man nepatīk. Nezinu. Kā notika tev tas pārdošanas process? Okay, es redzēju to reklāmu, es pieteicos. Kas tālāk notika? Kā tieši tu darīji, lai viņus pārvērstu? Kā tu man minēji, iepriekš rezervācijas maksā un pēc tam, kad viņi samaksā, kā tas process izskatījās tev? Ienāk līdzi, es viņiem uzzvanu, meitenēm, un es jau varu tāds bišķiņ tirgonis, man patīk tas viss pazvanīt, un hei, un būs tas un tas un tas. Tu domā par to pārdošanu? Jā, kā tas notika tev? Man īpaši pārdot nemaz nevajag. Īstenībā, ja runā par šo, vairāk vajadzēja pārdot to krāsu analīzi, kas ir lielāks produkts. Tas bija tas pirmais produkts? Jā, kas ir pirmais. Cena tur nebija norādīta, un viņiem jāsaprot, par ko es maksāju. Bet tur ir daudzi knifi, kā jau mēs mācāmies šeit, un kas pēc tam liek to visu rīcību tam klientam darīt.
bet šobrīd man nav jāpārdod, jo reāli šis produkts netiek. Bet kā tas notiek? Tātad, jā, man piesakās klients, man ienāk pieteikums, es viņam atzvanu, sveiki, šeit Sanita zvana, redzēju, tu izrādīji interesi par apmācībām, no kuras man veidos uzreiz saruna. Vai tu ikdienā lieto kosmētiku, nelietos, noskaidro to situāciju, no kuras pilsētas viņa ir, mums aiziet uzreiz, es redzu, kad es esmu, un es viņai saku īsumā pastāstīšu, kas man te notiek, vai tev der un patīk, un pārsvarā jau tas der un patīk, un sarunājam tikšanos, nevis tikšanos, bet pierakstu, kad viņai būs. Un es viņai izstāstu, hei, tas ir izbraukuma apmācības un jāveic rezervācijas maksa, lai nodrošinātu to, ka viņa tiek tajā grupā. Cik ir rezervācijas maksa? 25 eiro. Pats kurs šobrīd ir par 85 eiro. Jā. Kāds tev ir plāns saistībā ar cenu? Reiz 3. Es mainu šobrīd taisu jaunu piedāvājumu. Un tik līdz es viņu salieku uz papīra, detalizētāk visu salieku, man uzreiz, hei, tas nav viens iepirkuma grozs veikalā, jo tas man arī parādīja. Pat iepirkot 87 eiro, tā, vai manas apmācības ir iepirkuma groza vērtas, tā ir tomēr zināšanas un izglītība. Tas ir daudz vairāk. Un bām uzreiz uzliku 225. Tagad tā, jo man ir jāsaregulē tā plūsma, es vairs netieku ar to galā. Cena, lai paregulē plūsmu, man bija šī mierīgāk ir. Es domāju, viss sakārtos, es mierīgāks varēšu viņa atelpoties, jo tagad aprīlis... Jo tu man teici, ka tev tāds baigus priekš saplānots savu grafiks. Tad mēs runājām 21. martā. Man ir pilns līdz 19. maijam. Un tas ir grafiks ar tiem izbraukumiem? Jep. Pa visu Latviju, ja? Jep. Kad diezgan daudz, ne? Cik tev bieži, cik nedēļā ir izbraukumi? Man bija visādi, bet šobrīd 2 izbraukumi pa 4 grupām. Restīvi vienā... Es vienā pilsētā uztaisu 2 grupiņas. Man ir enerģijas, varu... Vienā dienā tas ir? Vai... Jā, vienā dienā. Kā no rīta vakarā vai kā tu dari? Jā. Jā? 1:06. Jo daudzas tiek tikai pēc darba laika, to es arī sajūtu, jo es pārsvarā strādāju pa dienu, 11:03. Jā. Tas arī reāli darba laiks. Un tas klausos, ok, aizbraukšu uz Rēzekni, ilgšu 6, palikšu tur pa nakti, nākamo paņemšu Daugavpili. Tuvāk, lai man nav izbraukuma izmaksas uz benzīnu. Un man tā braukšana ar bišķi nogurstu. Kā tu atrod vietu, kur to darīt? Es vienkārši iegūlēju, vai nu radoša telpa, vai nu telpas semināriem, sākus iepriekš ar bibliotekām, ļoti atsaucīga vide. Bibliotekā? Tur nedrīkst runāt, man liekas, parasti. Bibliotekas piedāvā konferenču telpas, mazas zālītes šādiem pasākumiem. Un tur es sapratu, ka tas ir ok, tad es nākošajā uzzvanu, vai jums ir brīvs un tad es sāku taustīties, un tad liekas, jāpaņem kaut kas radošāks, jo tā biblioteka, tā, galds un krēsli, tomēr apmācībās vai kaut ko tādu. Bet tas viss uzburās un beigās tā vide nav tik svarīga, bet tad skatos kaut kas interesantāks. Lai dāmai. Bet biblioteka interesanti liekas, ne? Man tas bija pārsteigums, bet man kaut ko vajadzēja. Un tā sataustīju bumbu studijas bērniem, kas ir gaišas telpas pārsvarā. Šobrīd jau ir skaistumkopšanas saloni, kas jau piedāvā meistarklases un tādas taustu. Un man arī kolēģi prasa, tu pati meklē telpas? Viens zans, 2 uzzvanu, kur problēma. Man vienkārši ir tā jauda. Pašai ņemties un darīties, jo, kurš tā manā vieta? Man patīk, tu esi tāda enerģiska, man liekas, ļoti forši. Viss notiek, jā. Bet man arī ir liels prieks, ka tu nemeti plinti krūmā pēc tās situācijas, ka tu investēji reklāmās. Un jautājums mazais, uz to pirmo kampaņu, cik tu biji investējis naudu? 200-300 eiro. Tad nebija tik liels mīnus. Viņš domā, ka tu investēji daudz, un tu tev nevienu nenopērki. Es neesmu mīnusos bijusi nevienu reizi, jo arī toreiz man tas bija pakalpojums 150 eiro tā analīze. Man atnāca 2, tie bija 300, bet es biju investējis 200. Cik tagad uz šiem 120, cik tu investēji naudu? 350 šobrīd. Wow. 350 eiro? Tas ir tas, ko man vakardien paņēma. Tu esi, man liekas, un pagaidi. Man bija ļoti labi. Tas bija, būs vēl bišķiņi, jo man paņēma vakar 300 un pirms tam bija 500 eiro. 500 eiro. Sanāk, tu investēji 500 eiro, lai iegūtu 120 klientus. Tas ir apmēram 4 eiro par vienu klientu, kurš samaksā 80 eiro apmēram. 85. Impresīvi. Es atceros, mēs ar tevi runājām par to cenu, lai tu arī pacel. Tas ir viena no manām rekomendācijām. Jā, tu teici, un es tā... Jā, ok, likas kā ko, bet tik līdz es saliku uz papīra, reāli pamainīju to piedāvājumu. Ko tad viņas reāli iegūst? Es pati jau pacēlu vairāk tos 225. Man patīk arī, ka citas dāmas, mums bija tas zvans ar tevīm. Bija vairāk cilvēki, kad arī citas teica, ka tā ir milzīga vērtība, ka tu sanāk brauc pie cilvēkiem. Uz tām pilsētām, kur viņi ir.
Līdz tam ir jāizaug arī. Šie ir mazie, es esmu 4 mēnešus šeit tikai. Es tikai augu. Man arī bija jānopērk tas 87 iepirkuma grozs un salīdzināt. Tas ir vērtīgi. Kas bija 87 iepirkuma grozs? Tu gāji uz veikalu? Es gāju veikalā, nopirku pārtiku ģimenei. Tas bija tā mans. Es domāju, tu gāji kosmetiku. Nē. Okay. To jūs ar pērku. Bet tīri man ir apmācības 85. Likās, tas nav iepirkuma grozs. Okay. Cik ilgas ir vispār? 3 stundas. 3 stundas. Ja ir 5 meitenes, jo tā ir mazā grupa, tas ir tas, kas dāmas uzrunā. Jo viņas prasa, citas prasa, cik būs liela grupa. Un es uzreiz saku 3 līdz 5 meitenes, ar 3 man baigi forši strādāt, ātri tiekam uz priekšu un ar raitāk ir. Bet 3 ir maz. Man vajag, es esmu jau biznesā, man ir jāpelna nauda. 5 es tieku galā. Okay. Tas ir tie mani resursi. Vairāk ir grūti jau slapja mugura, jo katrai vajag to savu actiņu saprast, kā modelēt un uzaci. Un katra grib, kā man? Un tad čuču apkārt kā bitītes tur skrienu tās 3 stundas. Okay. Man patīk. Liels prieks, ka skaties šo epizodi. Ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam, un starp citu, ja tev ir interesi par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Man ir vēl tādas pāris lietas, kas man citreiz interesē, kas, es tāpat uzjautāšu tev, interesē. Kas tavuprāt ir lielākā problēma tieši tajā, ko tu dari? Lielākā problēma? Klienti nenovērtē manu laiku un darbu. Tieši arī ir, ka piesakās. Vakar pat man bija jābūt 4 dāmām. Visas 4 ir iemaksājušas rezervāciju, atnāk 2. Man 50 eiro par neko, bet tā vietā varēja meitene mācīties. Un arī tās, kas bija uz vietas, viņi strādā tādā profesijā, kas saprot šo laikā vērtību un resursus. Un reāli es varēju būt 2 citas un samaksāt pilno naudu, nenovērtē. Arī izbraukumos uz provincēm, tas tā varbūt jocīgi, uz pilsētām mazākām. Viņam liekas, ka es tur atbraucu un gaidīšu, vai kaut kā es tur braucu ļoti bieži. Nenovērtē to menedžmentu un to, ka es esmu te vienreiz un es strādāju pie tā. Un tas ir uz viņām un tas ir mana attīstība. Tas, ka vairāk novērtē cita cilvēka darbu un laiku. Tiem, kuri kas tā dara, kas neatnāk. Vēl grūtākais ir šobrīd, kas esmu pati nonākusi samanedžēt laiku sev, biznesam, kas šobrīd iet uz augšu un tikai plešās pret sevi un ģimeni, jo šobrīd es aizveju vairāk attīstībā uz biznesu un sevi nolieku mazākā plānā, bet jūtu jau, kāda ir jāatgūst resursi. Es ļoti daudz dodu citiem, bet man ir jāliek atpakaļ. Tas ir jaunākais bērns vecs. 3 gadi. Nav daudz. Traki ir, un man ir 3 bērni. Šobrīd viss ir atbalstoši, lai man viss izdodas un aiziet. Tāpēc vīrs ir paņēmis uz sevi vakarus un brīvdienas, jo brīvdienās un vakaros arī dāmas var biežāk tikt uz apmācībām. Viņš saka, brauc, daries, viss labi. Bet es jau jūtu līdz tam 18. mājam, likšu mazāk brīvdienas. Tas ir forši, kas ir ieskrējusies un redzu, kā es noteikti, bet man arī jāiziet uz spā. Es tādu sprintu paņēmu, bet es redzu, ka man jāskrien maratons vai ultramaratons, lai tas viss man ir jēdzīgi. Es iedomājos, es nezinu, kā ir 3-gadīgi bērni. Mums ir ar sievu ir tā 4 mēneši jaunā. Līdz gadam jau mierīgi, bet ar biznesu... Pēc tam ir vēl grūtāk, tu saki, pēc gada? Aiziesim bērnkopības jautājumu. Es visriebīgākais laiks 1,5 līdz 3. Man personīgi, jo bērns mēģina nostāties uz kājām, viņš mēģina, nerunā. Tad tikai man sāksies tēt vēl tagad. Līdz gadam viss superīgākais laiks. Ka man kā es 3 bērniņus, viss klusāk, noliec, tur pārņem, čil, pabaro, un tad tik sākas lien kaut kur skapjiem raušās. Man tieši otrā, man liekas, Nē, mazāks bērns, mazāka problēma. Jā, man nav pieredze to. Cik gados sāk runāt par bērnu? 2,5, 3. Tikai tik vēl? Kā kurš, bet manējo no 2 jau var vēl kaut ko, bet viņam tā saprašana par dzīvi es tiešām to 1,5 gads līdz 2,5 es zinu. Nepatīk, jā. Tāds, interesanti. Pēc gada jau sākas, ka viņš tur tipināt un iepazīt pasauli. Tev jābūt viņam līdzstāvošam visu laiku. Kā zīdienas nulēs, paņem pamaru un... Sanita, kur tev var atrast internetā? Kur labāk, ja kāds grib tev sasniegt, uzrakstīt, kuriem labāk tev atrast? Instagrams Makeup by Saulīte. Tur ir plaši par krāsu analīzi. Un tur arī var man droši uztist ziņu.
Šitas tas ir, jā? Lūdzu, uzliksim uz ekrāna. Šitas, jā? Jep, te no es esmu. Arī atcepuri. Jā, tev tāds cepurs. Man patīk cepurs, bet tas nav ikdienā. Bet, Tas šitā ir noteiktās šī ir krāsa analīze, jā, liekam dažādu krāsu lakatiņus, un te mēs redzam, kas tad cilvēkam piestāv labāk. Siltie vai vēsie toņi, kas ir par pamatu apģērbam, kosmētikai, lai sieviete ir daudz dārgāka, izsmalcinātāka, un lai tur nav ķišņas ar rozīnēm uz sevis. Siltie vēsie, viss sajaucies, bet, kad tu zini savu kolorītu, viņa iegūst, tur ir krāsa tās paletes, viņa iegūst informāciju par savu krāsu paleti, ar kur visu dzīvi var, tas pa dzīvi nemainās. Tas ir DNS pagarinājums apakštonis ādai. Tev ir savs, man ir savs. Kādu man vajadzētu toni? Es nezinu, to pasaka krāsa analīze. Tas neredz, kā izstāsta. Man daudz ir jautājuši, vai tā nevar pateikt. Es varu pateikt, ka tu, piemēram, esi dziļi tumšais tips, bet siltais vai vēsais, to pasaka lakatiņi, klātienē, bez kosmētikas. Tas arī uzreiz redzi, vai loki vairāk izceļās, vai lūpas iemirdzās vairāk, actiņas āda tīrāka paliek, to parāda silts vai vēss tonis. Silts vai vēss tonis, un kas ir piemēra, kas ir silts? Pieņemsim, sarkana krāsa var būt gan silta, gan vēsa. Okay. Vēsa krāsa ir vairāk zilie pigmenti, siltā krāsā ir vairāk dzeltenie pigmenti. Jo sarkanie var būt dažādi. Un tad mēs salīdzinām katru. Kā šitas ir? Vajag noņemt visu apgaismojumu. Jo tikai viņš tās liekas nesilts, ne? Viņš drīzāk velk uz silto šobrīd, ko es skatos, bet tiešām tas viss ir jāskatās dabiskā apgaismojumā. Krāsa analīze visvairāk ir ieplānoja dienas pirmajā daļā, kad ir gaišs, vasarās jau ilgāk būs. Un pie dabiskā apgaismojuma mēs redzam, kas notiek ar seju. Tas viss to parāda. Zaļais tonis, siltāks, vēsais, zilais, siltāks, vēsāks. Un tur uzreiz to redzi. Sanita, es tev novēlu, lai tev izdodas savu biznesu attīstīt tik daudz un tik tālu, cik tu vēlies, lai tev izdodas menedžēt savu ģimeni un veltīt laiku ģimenei. Un man liels prieks, ka tu padalies, jo, manuprāt, šī būs arī labs piemērs citiem, kad vajag vienkārši uzdrošināties. Un arī labs piemērs, kad ne pirmās lietas, ko tu uzsāc sadarbību ar mums, nevienmēr aiziet pirmā lieta, bet man liekas, tavs piemērs ir ideāls, ka tu nepadodies, pamaini pieeju, eksperimentē un atrod kaut ko, kas vienkārši strādā. Jā. Tas man liekas liels. Tā kā paldies par šodienas sarunu.